Šajā video pastāstīšu par ārsta biroja ailīšu kārtošanu, jeb darba vides sakārtošana. Ārsta birojā visas ailes ir iespējams kārtot pēc nepieciešamības, kā arī noņemt tās. Varam sakārtot secībā, kādā vēlamies atlasīt konkrētus datus. Šajā gadījumā esmu aprēķinu sadaļā, kur varu kārtot šos pacienta aprēķinus gan pēc izveidošanas datuma, šajā gadījumā ir no vecākā uz jaunāko, bet varu tos arī sakārtot no jaunākā uz vecāko, varu tos sakārtot pēc statusiem, varu pēc struktūra vienības tos sakārtot, varu pēc aprēķina numura arī tos sakārtot. Bet, ja saprotam, ka kāda aile ir tomēr mums ļoti svarīga, bet viņa ir par tālu un vēlamies to tuvāk, tad uzspiežam uz konkrētās ailes, šajā gadījumā status, un varam to pārvilkt tuvāk. Tādējādi aprēķins ir pārskatāmāks, kā arī varam pārvilkt atpakaļ vai ievietot kur citur. Kā redzam, ailes ir ļoti daudz. Mēs varam arī paslēpt ailes, tādējādi atstājot tikai tās, kuras ir nepieciešamas mūsu darbā. To varam izdarīt, uzspiežot ar labo peles taustiņu kolonnas un atrodam to kolonnu vai tās kolonnas, kuras vēlamies izņemt no šīs saraksta. Šajā gadījumā es izņemšu avansa aili, kur mums tā ir redzama. Redzam, avansa aile ir pazudusi. Nesatraucamies, šī aile pavisam nekur nav pazudusi, mums to ir iespējams pievienot arī atpakaļ. Uzspiežam labo peles taustiņu, kolonnas un ieklikšķinam atpakaļ šo aili. Kā arī mums ir iespējams paslēpt šīs pelēkās pogas visās ārsta biroja sadaļās. To mēs varam izdarīt, uzspiežot ar labo peles taustiņu, pogas un kādu no tām paslēpt. Šajā gadījumā paslēpsim drukāt Word pogu un redzam, tā ir paslēpta. Uzspiežam atkal labo peles taustiņu, pogas un pievienojam to atpakaļ. Atverot e-veselības dokumentu sadaļu, šos visus pacienta e-veselības dokumentus mums arī ir iespējams sakārtot. Mēs tos varam sakārtot gan pēc statusiem, gan pēc izveidošanas datuma un jebkuras citas ailes. Varam tās arī pārvietot tuvāk vai tālāk. Tas, kā esam sakārtojuši savu darba vidi, paliek nemainīgs arī tad, ja atslēdzamies no ārsta biroja un ielogojamies no jauna. Šī darba vides sakārtošana darbojas uz katru lietotāju atsevišķi. Tāpēc noteikti iesaku sakārtot savu darba vidi, lai uzlabotu ikdienas darbu. Paldies par uzmanību!